Cienījamās kolēģis, godātie kolēģi. Ziniet, pirms pusgada, kad mēs pirmo reizi šeit sapulcējāmies, nebija jau īsti arī tad laba sajūta, jo bija stingri nodalīta opozīcija pozīcija, bet man bija vismaz pārliecība, ka mūsu pozīcijas vadonis, domas priekšsēdētājs ir inteliģents, jauns, izglītots cilvēks, kurš vismaz varēs domas pozīciju vadīt ar inteliģenta cilvēka metodēm un kultūru. Diemžēl atklāsme nāca ne jau šī pagājušā gada beigās šajā sēdē, bet nāca pamazām, sākot ar to, kā tika vadītas mūsu sēdes. Un arī šodien es ļoti uzmanīgi vēroju domas priekšsēdētāju, un ir nepatīkami, ka katra uzstāšanās vai katra replika no pozīcijas deputāta puses tiek apsveikta ar attiecīgu mīmiku, ar līdzdzīvošanu, ar skaidri izteiktu attieksmi pret cilvēkiem, kuri uzstājās, un pret to, kādas replikas tiek pavadītas, kā šeit no tribīnes izskanējušas. Tāpat uzreiz skatoties, kā tiek vadītas komiteju sēdes, arī tur es biju pārsteigta, jo tas ir krasā atšķirībā ar to, kā iepriekšējā domē vadīja sēdes mūsu komiteju priekšsēdētāji un arī kā domas vadība uzvedās citu kolēģu priekšā. Šeit es redzu gan Ivanova kungu, gan Zaļatājeva kungu, tāpat Viktors Gluhova kungs ir vairāk citi, kuri noteikti var apstiprināt to, ka nekad ne no viņa mutes, ne arī no citu toreiz opozīcijas un pēc tam arī daļējās pozīcijas deputātu puses mēs neko tam līdzīgu neverbāli nesaņēmām. Un tālāk vēl mani uztrauc tie darbi, kuri sekoja uzreiz pēc tam, kad mēs šeit sākām strādāt. Pirmkārt, tika likvidēta korupcijas novēršanas komiteja. Tātad komisija, attiecīgi tas, ko opozīcija iepriekšējā, un tajā skaitā arī mēs, bijām izveidojuši iepriekšējās domas kopējā darba rezultātā, tas tika likvidēts. Korupcijas novēršanas komisija izveidoja toreiz arī ētikas kodeksu, un ētikas kodeks, kā tad tiek iedzīvināt šīs domas sasaukuma darbā? Nekā. Kā dzirdējāt, pat deputāts Elmārs Vēbers teica, nav sasaukta pat ētikas komisija. Domas priekšsēdētājs pat to nav izdarījis, lai izveidotu darba spējīgu komisiju, lai nozīmētu vai ievēlētu komisijas vadītāju. Es uzskatu, ka tomēr šāda attieksme pret pienākumiem ir ļoti raksturojoša arī attiecībā par to, kāda ir attieksme pret visu mūsu rīdzinieku vajadzībām un pret to, kādus solījumus mēs esam devuši. Ja mēs esam devuši solījumus strādāt, tad kāpēc koalīcijas deputāti nestrādā? Cik komitejas sēdes nav notikušas tikai tāpēc, ka koalīcijas deputāti nav ieradušies uz šīm sēdēm, ka ir braukuši komandējumos, atpūtās vai arī vienkārši nav nākuši uz darbu. Un cik ir ārkārtas sēdes jūs šodien pārmetat par šo sēdi, kur ir jādzird patiesība par to, ko par jums domā opozīcija, bet cik ir ārkārtas sēdes sasauktas tāpēc, ka pirms tam nebija iespējams nodrošināt jautājumu izskatīšanu komitejās vai prezidijā, un tikai tad uzreiz ar ārkārtas sēdes metodēm jūs varat panākt to, ka tiek pieņemti tie lēmumi, kuri steidzīgi jāpieņem. Man šodien uztrauc, un es arī balsošu tāpēc par šīs neusticības izteikšanu domas priekšsēdētājam, ka krasi atšķirās tie darbi no tiem vārdiem un solījumiem, kuri tika teikti priekšvēlēšanu laikā. Daudzi jau runāja par šo pienākumu dalīšanu, par uzticību, bet es gribētu tomēr vēl un vēlreiz atkārtot par to, kā tika mānīti rīdzinieki un jaunās rīdzinieku ģimenes, sakot, ka mēs ne tikai saglabāsim tos 50 latus bērniem, ģimenēm, kuri netiek nodrošināti ar vietām pirmsskolās, bet mēs palielināsim un dokumentāli rakstīts dubultīgi līdz 100 latiem. Rezultātā ne tikai saglabājām to, kas iepriekš tika iedibināts 50 latus vai pat 30, par ko jau mēs sākām debatēt, bet vispār noņēmām un atteicāmies.
Brigmanis kundze, man jūs jābrīdina, ka jums laiks iztecējis. Es atļaušos pabeigt tajās 3 minūtēs, kuras vēl varētu paņemt. Tātad, un es gribētu pateikt vēl vairāk, ka par tām sfērām, kuras jūs paziņojāt par savām prioritārajām, jūs rūpējaties nosacīti vismazāk. Jo tad, kad valsts mērķa dotācijās mēs saņēmām papildus līdzekļus izglītībai, mēs redzējām, kas notiek, un komitejā mēs bijām bezspēcīgi, jo jūs bijāt lēmuši, ka tie līdzekļi papildus, kuri tika piešķirti no Rīgas domes izglītībai, ka tie ir jāņem laukā un jānovirza citām jomām, nevis jāatstāj izglītībai un jāizmanto tām vajadzībām, kuras ir rīdzniekiem. Un šo vajadzību ir pietiekoši daudz. Es jau savos priekšlikumos budžetā jau tos visus minēju, sākot no priekšlikuma piešķirt līdzekļus kaut minimālos bērnu nometnēm vasarā, lai bērni tiktu pieskatīti pilsētā, diennakts nometnēm, lai bērni varētu doties vasarā projām no pilsētas, sporta nometnēm. Nekam tam naudas nebija. Nauda tika izņemta no izglītības budžeta pagājušajā gadā, nauda šogad netiek papildus tam iedota, nauda ir citām lietām, par kurām šeit jau daudzi mani kolēģi runāja. Un tāpēc es tomēr aicinātu cienījamie kolēģi padomāt par to, kam mēs uzticam Rīgas vadību. Vai tiešām mēs nevaram atrast cilvēku mūsu vidū, kurš ir ne tikai spējīgs pildīt solījumus, bet būt arī tīri cilvēcīgi inteliģents.